Jo es domāju, ka ir cilvēki, kas bēg arī no grūtībām. Protams. Un ja tu nesaproti, ka tas tev ir vajadzīgs, lai tu augtu, un ka tev ir vienkārši jāsaprot tie pareizie ieroči, tev ir jābūt tādam garīgi nobriedušam, saprast, ka tev ir jāpielieto to, ko Dievs ir devis, lai mēs tiktu galā ar to, un ka tev ir jāiziet kāda sezona, kāds periods. Un mēs varbūt nevienmēr zinām, kāpēc Dievs mūs tam ved cauri, bet skatīties vienkārši labi, ir grūtākas dienas, kur tu saki, man šī diena vienkārši ir jāpārdzīvo. Jā. Un ir dienas, kad tu jau skaties, ok, slavu to Dievs, paldies, ka tu tiešām man dod gudrību, ka tu dod man šo soli pa solim pamācību, kā rīkoties, ir līdz cilvēki. Ir garīgi šīs lietas, ko mēs varam praktiskas pielietot savā ikdienā. Tāpēc pirmā lieta noteikti ir atzīst, ka grūtības ir un nebeidz no tām. Jo īstenībā, ko es arī esmu dzirdējusi, tie cilvēki, kas bēg no kaut kādām situācijām, negrib tikt galā ar tām, viņiem tie un tā atkal un atkal būs jāsastopās ar to, kamēr tu reāli paskatīsies. Vai ne, ka tu gribi tikt ar to galā, nevis bēgt.